Mūsu ikdienas dzīvē mēs saskaramies ar dažādiem negadījumiem, kas var kaitēt vai mūsu veselībai, vai arī mūsu īpašumam. Tādos gadījumos mēs parasti griežamies pie apdrošinātājiem, lai sevi pasargātu. Šodien ciemos studijā esam aicinājuši SIA Rīgas brokeri valdes priekšsēdētāju Maksimu Mietīškinu. Sakiet, lūdzu, ko tad cilvēki izvēlās apdrošināt? Visbiežāk mūsu klienti apdrošina autotransportu, tā ir obligāta apdrošināšana, OCT polises. Kasko apdrošināšana arī ir pieprasīta, īpašuma apdrošināšana, veselības apdrošināšana. Ja tās ir uzņēmums, tad aktuālā arī uzņēmuma atbildības apdrošināšana. Pēdējā laika ir vērojama arī tāda tendence, ka ir interese pēc uzkrājušas vai dzīvības apdrošināšanas, neskatoties uz to, ka pie mums tagad ir krīze, bet droši vien, ka cilvēki tagad jau sāk domāt nopietnāk par saviem uzkrājumiem, par rezervi. Līdz ar to tas pieprasījums jau tagad ir parādās. Mums ir interneta portāls Mana Polise LV. Tajā portālā mēs piedāvājam tagad klientiem apdrošināt autotransportu, tātad noformēt OCT polises online režīmā, kā arī kasko piedāvājums varam sagatavot. Lai apdrošinātu OCT savai automašīnai, ir nepieciešams ievadīt tur minimālu informāciju, apmaksāt pastījumu un būtiski 5 minūšu laika tā polise būs jau pie klienta un klients arī uz telefonu saņems paziņojumu. Aicinām griezties pie mums pēc konsultācijas, pēc palīdzības apdrošināšanas jautājumus. Vienmēr censties sniegt jums profesionāls un kvalitatīvs pakalpojums, iedot konsultācijas un rekomendēt labākas apdrošināšanas kompānijas, labākas apdrošināšanas veidus un piedāvāsim jums visizdevīgākas cenas.